Nedēļas nogalē Livonijas ordeņa Siguldas pilī jau 6. reizi norisinājies Siguldas gastronomijas festivāls Ziemas garšu svinēšana. Ideja ir nemainīga. Latvijā pazīstami, Siguldā svarīgi uzņēmumi, kas dod mums izbaudīt dažādas šīs ziemas garšas. Un, kā jūs redziet, viss šodien notiek. Apmeklētāji ir daudz. Un ideja jau tam visam ir parādīt, ka turisms var būt arī ziemā. Mēs gribam pieradināt cilvēkus, ka Sigulda ir ne tikai pavasara, vasaras un rudeņas pastaigu vieta, bet ka Sigulda ir baudāma un ļoti interesanta arī ziemā. Un, protams, viena lieta, par ko mēs ļoti priecājamies, tad, kad nāk iekšā pa centrālo ieeju, centrālā ieeja, Diervidu tornis, kurš šajā gadā piedzīvoja savu atzimšanu, jo tā atjaunošanā, mūra atjaunošanā mēs esam ieguldījuši vairāk nekā 600 000 eiro. Pavāri, kā ierasts, bija pacentušies ar patiesi plašu un daudzveidīgu garšu piedāvājumu. Un domājams, ka visu vienam apmeklētājam nogaršot nav iespējams, bet katram bija iespēja atrast savai gaumei tīkamāko un dažādās garšu variācijās izgaršot šī gada īpašo produktu bieti, kura bija iekļauta katra šefpavāra maltītes piedāvājumā. Ko biskvīti šodien ceļ galdā? Tā, šodien biskvītam ir grilēta lauka torte ar vārīto krēmu un dažādu ogu ievārījumu. Lūdzu, lai labi garšo. Tad mums bija brīnišķīgas ribas biešu kvasā ar rudzu maizi. Kļotskas, kas ir katru gadu jau kā tāds firmas ēdiens, latgaļu kļotskas ar biespienu pildījumu un tādu sviesta vaniļas mērcīti. Un tad mums ir tādas saļās karameles bombas. Mistera biskvīta šefpavāri teica, ka, lai izdomātu, kā interesantā veidā ēdienā iekļaut bieti, nācies nedaudz palauzīt galvu, bet rezultātā tāpa biešu kvass. Biešu kvasu es gatavoju pēc receptes. Bietes sagriezu kubiņus, ievietoju 3 litru burkā, pusburka ar bietītēm, nevārītām zaļām. Tad pārlēju augstu novārītu ūdentiņu, rudzmaizes garoziņus, un tad tumšā vietā 3 dienas briedinu. Un tad no tām bietītēm tā bordo krāsa un tā baktērija uz augstā putiņa un izveidos biešu kvass. Turpat blakus sanākušos cienāja arī restorāns Malpils mūža. Šodien mums ir lielopgaļas gulažu zupa, tāda kreptīga, bišķi nedaudz arī tā bieša sula tur ir klāt, jā, lai tās bietes, visu bietē. Tad mums ir cūgaļas šašliks no kakla karbonāts ar grilētiem dārzeņiem un tādu tomāta biešu mērcīti asā. Un garnelītes ar grilētiem baklažāniem, turku zirņiem un biešu kraukšķiem. Jāteic, ka pavāriem piedalīšanās šādā gastronomijas festivālā prasa lielu iepriekšēju sagatavošanos, bet tik un tā visi uzzinātie teica, ka izbauda un novērtē iespēju šeit būt. Man ļoti patīk, jo šis ir 6. gadu, mēs katru gadu piedalāmies un paldies Siguldas novada domei, jo tas ir tāds kopā sanākšanas pasākums, visi siguldieši te sanāk, sabrauc jau no malu malām, un tas ir tādi svētki mums pilsētāji un arī pavāriem, šefpavāriem, kas satiekamies te katru gadu. Tā kā tas ir jauki. Tas, ko pašvaldība dara, tas ir, mēs jau paši redzam, tas ir bomba. Tiešām, paldies viņiem, paldies, ka drīkstam būt daļa, respektīvi visu, kas te notiek. Vieta jau mums radīja laikam 12. 13. gadsimtā, bet bomba vienkārši. Apkārt tik tiešām valdīja smaržīga, draudzīga, līgsma atmosfēra, un arī apmeklētāju pulksteju visas dienas garumā nesaruka. Man ir rokās sautējums, un ir ļoti labs, tiešām labs pasākums. Pirmo gadu apmeklēt vai vairāk? Nē, otrais. Bet mums ir savs šefpavārs, kuru mēs ejam pārbaudīt, kā tā gatavo. Ja jāsalīdzina, kā bija pagājušo gadu, kā šogad? Šogad ir siltāk. Noteikti, bet ir labi, jā. Šis pasākums labs ir. Ir vērts apmeklēt. Šobrīd mēs baudam lauku kūku no biskvīta. Biskvīts arī mums ļoti iemīļots ir iemīļot ēdamvieta Siguldā. Visiem, man liekas, biskvīts vienkārši ir super. Un jā, superīgs laiks, uguns. Mana ģimene arī šodien ir šeit, visi bērni. Tā kā, jā, ļoti gaidīju šo pasākumu. Ziemā viņi nav tik daudz. Un, jā, ļoti priecīgi esmu par to, ka Siguldā kaut kas tāds notiek. Savukārt festivāla izskaņā tika noskaidrots nākamā gada galvenais produkts, lai ik viens šefpavārs jau laikus var sākt gatavoties nākamajai ziemas garšu svinēšanai. Kurš būs tas drosmīgais
un pirmais traus vaļā. Čiekurs! Nevar būt čiekurs! Un nākamā gada produkts. Ziemassvētku speciā 2025 ir Avene!